Šī gada marta mēnesī no Nacionālā bruņoto spēku apvienoto štāba bija rīkojums mācību vadību pavēlniecībai sākt apmācību valsts aizsardzības dienesta karavīriem jūras spēku mācību centrā veikt ūdenslidēju pamatnā apmācību. Tika izraudzīti puikas, kuri visvairāk derēja ūdenslidēju prasībām. Tas ir paši vēlas būt ūdenslidēji, ir medicīniski atbilst prasībām un fiziski atbilst prasībām. Visu aprīļa mēnesi senāk mēs trenējāmies. Mums bija tāds tā kā pirmskurs, kad mēs trenējāmies un gatavojāmies iestāju pārbaudījumiem. Mums arī viss, kas ir tagad kursā, visi mums mācīja pirms tam, tā lai mums būtu tagad vieglāk. Un sagatavojam uz tam. Mēs esam sanāk ABC uzdevumu izpildījuši, kas ir nogājām lejā ūdenīs, kāds 5 metrus, uzvilkām masku, izpūtām ūdeni un uzvilkām plazmas. Mēdglus tagad mākam, vairāk par medicīnu zinām. Un tagad šodien mācāmies atrast bojas, kas kā izrādās nav nemaz tik viegli, kā likās. Es esmu viens no iesauktajiem, kas vinēja loterijā. Par dienestu es biju aizdomājies jau pēdējā dienā, kad varēju pieteikties brīvprātīgi. Ar vecākiem runājām, un es jau studēju, biju uzsācis studijas pirmajā kursā, un es domāju, mani jau nepaņems. Un, tad, laikam, janvāra beigās atnāca pavēsts. Likās, ka viss ir pasaules gals, bet tagad es laikam teiktu, ka tā ir labākā lieta, kas ar mani dzīvē noticis. Esmu palicis pašpārliecinātāks, fiziski attīstītāks, un pats galvenais ir tas, ka mentāli spēcīgāks. Proti tikt galā ar dažādām problēmām un pieņemt dažādas situācijas un rīkoties.